Labrīt, brāļi un māsas! Kristu, Jēzus Kristus vārdā, es vēlos pirmo reizi šajā namā un mūsu draudzē uzsākt dievkalpojumu. Mums vakar bija dibināšanas sapulce arī šajā ēkā, un tāpēc mēs arī šodien varam jau šo dievkalpojumu svinēt kā mūsu draudzes pirmo dievkalpojumu, kaut arī reģistrācija vēl tikai procesā, bet tomēr mēs kā dibinātāji esam izdarījuši šo lēmumu, ka dibināsim reformēto baptistu Rīgas draudzi. Un tāpēc priecājos jūs visus redzēt šajā rītā. Paldies, ka jūs esat atnākuši pagodināt mūs ar jūsu klātbūtni šajā rītā. Un es vēlos nolasīt vienu raksturvietu, kuru es arī vakar dibinātājiem lasīju, kas ir tāda lūkšana mums kā tiem, kuri uzsāk šo ceļu šajā draudzē, un tie ir vārdi no 2. Mūzes 33. nodaļas, kur Dievs aicina Mūzu izvest tautu ārā no verdzības, no Ēģiptes, un tad Mūzu saka Dievam: ja tu pats nenāc, tad neved mūs vispār prom no šejienes. Ja tu pats nenāc, tad neved mūs vispār prom no šejienes. Un tā ir tāda lūkšana, kuru arī es vēlos kopīgi ar jums visiem lūgt arī Dievu, lai šis ceļš nav tāds ceļš, kuru mēs paši mēģinam izkalt, izcirst, bet ka tas ir ceļš, kurā Jēzus iet mums pa priekšu un viņš nāk mums līdzi un mēs kopā ar viņu dodamies šajā ceļā. Tāpēc es aicināšu, varam piecelties pirmo reizi kā draudze un pielūgsim. Mīļais Dievs Tēvs, paldies Tev par šo svētdienas rītu, 29. martu. Paldies, ka tik ātri ir izdevies sanākt kopā. Paldies par šo vietu, paldies par šīm telpām, paldies par tiem cilvēkiem, kuri ir devuši mums to. Un paldies par katru, kurš ir pielicis savu roku, lai mēs varētu šodien būt šeit. Mēs ticam, Kungs, ka tas ir Tavs darbs, un mēs arī lūdzam, ka Tavs gars būtu ar mums, ka Tu nāktu kopā ar mums, un ja Tu nenāc, tad mēs negribam nemaz iet šo ceļu, bet mēs gribam, ka Tu esi mūsu draudzes virsgans, un mēs paļaujamies uz Tevi, Kungs. Un tāpēc mēs lūdzam svētību gan šim pirmajam dievkalpojumam, gan mūsu pirmajam gadam, gan mūsu ceļam, mūsu draudzē un arī Latvijā nākotnē, Kungs, ka Tu varētu svētīt mūs un svētīt caur mums arī daudz citus cilvēkus, uzrunājot caur Tavu vārdu un liecinot caur mūsu dzīvēm, ka Tu, Kungs, esi augšām cēlies. Lūdzu svētī, lūdzu esi ar mums, nāc kopā ar mums, un mēs esam gatavi Tev sekot. Tā ir mūsu visu lūkšana Jēzus vārdā. Āmen. Un tā kā mums ir ekrāns zemāks nekā varbūt citās baznīcās, tad es aicināšu jūs atkal apsēsties dziesmas laikā. Un mēs tūlīt dziedāsim pirmo dziesmu. Un es gribu vēl arī teikt to, ka mēs gribam šodien, kaut arī mēs svinam lielu dienu, bet mēs gribam būt vienkārši. Mēs esam arī nākuši kopā tādā vienkāršībā. Šis nams ir vienkāršs, un visi, kuri šodien šeit kalpos, viņi to darīs pirmo reizi. Gan mūziķi kopā uzstāsies šādā formātā pirmo reizi. Gan es pirmo reizi šeit esmu kā jaunas draudzes dibinātāju dalībnieks, un tāpēc būsim vienkārši un vienkārši arī ar tādu vienkāršību nāksim un dziedāsim tam Kungam slavu. Orvedim Dāvida psalms. Lai Kungs atbild Tev briesmu dienām, lai Jēkaba Dievs, Dieva vārds Tev paaugstina, lai sūta no svētnīcas Tev palīdzību, lai no Cijānas Tevi balsta, lai atceras visus Tavus upurus, Tavi sadedzināmie upuri, lai viņam tīkami, lai viņš Tev dod, ko grib Tava sirds, ko Tu nolūko, lai viņš Tev rod. Lai gavilējam
par tavu uzvaru mūsu Dieva vārdā, lai ceļam karogus, lai kungs piepilda visas tavas lūgsnes. Nu zinu, ka kungs glābs savu svaidīto, atsauksies tam no savām svētām debesīm, pestīs to ar savu vareno labo roku. Tie kaujas ratus un šie zirgus, bet mēs, kunga savu Dievu vārdu daudzinām. Viņi tiecas, viņi liecas un krīt, bet mēs ceļamies un stāvam taisni. Dievs sārgi ķēniņu, lai viņš mums atsaucas dienā, kad sauksim. Amen. Varam šobrīd piecelties kājās un uz lasījumu no Jāņa evaņģēlija 12. nodaļas, un es vēlos lasīt no 12. līdz 16. pantam. Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa no 12. līdz 16. pantam. Otrā dienā liels ļaužu pūlis, kas bija sanācis uz svētkiem, izdzirdēja, ka Jēzus nāk uz Jeruzalemi. Paņēmuši palmu zarus, tie izgāja viņam pretī, skaļi saukdami: Ozianna, svētīts, kas nāk kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Bet Jēzus sameklēja ēzelīti un uzsēdās tam mugurā, jo ir rakstīts: Nebīsties, Ciānas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk, sēdādams uz ēzeļa kumeļa. To viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus tika pagodināts, tie atcerējās, ka tas par viņu bija rakstīts, un tie viņam to bija darījuši. Tas bija tā kunga vārds. Mīļais debes Tēvs, paldies par šo brīdi, kurā mēs varam apsēsties un klausīties Tevī, Tavā dēlā, atgriezties tur pagātnē, kur notika šis triumfālais gājiens, un paldies, ka mēs drīkstam arī būt klātesoši caur Tavu vārdu. Lūdzu, uzrādi mums katram to, ko Tu vēlēsi šajā rītā mums pateikt. Mēs ticam, ka Tavs vārds ir dzīvs un ka tas darbojās pāri manām nespējām izteikt visu tā, kā varbūt Tu to vēlies. Bet tāpēc Svētais Gars lūdzu nāc un uzrunā katru un dod, ka mēs varam to, ko mēs esam dzirdējuši, arī pēc tam iet un izdzīvot savā dzīvē. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Šodien ir Palmu svētdiena, un kāds no viesiem šodien atnes arī mazu palmiņu, tā kā ļoti skaisti, un varat ik pa laikam paskatīties uz šo palmu mazo. Palmu svētdiena ir viens no apbrīnojamākajiem notikumiem Jēzus dzīvē. Iespējams, lielākā daļa no mums, ja es jums pajautātu, kas ir tādas lielākie, spilgtākie notikumi Jēzus dzīvē, iespējams, jūs šo neierindotu top 10. Un tomēr šis ir viens no lielākajiem notikumiem, kas mazliet pazūd uz tā nākamo lielo notikumu fona, lielā piekdiena un lieldienas. Bet patiesībā savā ziņā šī Jēzuma ir vislielākā diena tajā ziņā, ka viņš ir sasniedzis augstāko punktu, augstāko popularitāti cilvēku acīs. Varētu tā teikt, viņam šobrīd ir visaugstākie reitingi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš šeit sagaida kā ķēniņu. Un kas ir vēl īpašāk, viņš beidzot tam arī ļaujas. Atcerieties, iepriekš Jēzu jau mēģināja iecelt par ķēniņu, piemēram, tad, kad viņš deva tautai šo dievišķo ēdienu no 5 maizēm un 2 zivīm pagatavotu, kas bija tieši gatavots no Dieva rokas. Un viņi pēc tam mēģināja viņu iecelt par ķēniņu. Un ko viņš izdarīja? Viņš aizmuka prom. Bet šodien viņš nemūk. Šodien viņš ļaujas. Un no vienas puses tas ir ļoti skaisti, bet no otras puses tas ir ļoti biedējoši.
Tas ir ļoti biedējoši, jo caur to atklāsies baisā realitāte, ka cilvēki grib ķēniņu, un vienlaikus viņi negrib ķēniņu. Cilvēki grib Dievu, un vienlaikus viņi negrib Dievu. Kā tāda milzīga paradoxāla ironija. Un šodienas teksts nepārprotami atklās mums to, ka Jēzus nav tikai kaut kāds pravietis vai kaut kāds garīgs guru, bet viņš ir ķēniņš. Tā ir tā galvenā vēsts, ko Dievs cenšas pateikt šajā palmu svētdienā cilvēkam. Bet ja viņš ir ķēniņš, tad tas mūs nostāda neērtā realitātē. Jo ķēniņš nav domāts tikai kā cilvēks, par kuru pabrīnīties, apbrīnot viņu, paskatīties uz augšu. Ķēniņš ir tas, kuram ir jāpakļaujas, kuram ir jāpaklausa, kuram ir jādod vieta savā tronī. Tronī, uz kura cilvēks pats sēž. Un tāpēc šodienas teksts mūs izaicinās pārsteidzošā veidā domāt par šo. Tas dos argumentu pēc argumentu par to, ka Jēzus tiešām ir ķēniņš. Tas būs tik pārliecinoši, ka tas būs uztverams ar visām cilvēku maņām. Un par šīm maņām es arī vēlos šodien veidot to iedalījumu mūsu tekstā, iziet cauri vēlreiz šiem pantiem un paskatīties, ko cilvēki tur, kad viņi bija un redzēja šo ķēniņu, ejam garām, ko viņi sajūta un ko tas mums šodien liek domāt par Jēzu. Pirmais punkts - ķēniņa smarža. Ķēniņa smarža. Tā kā mēs domājam par šo visu palmu svētdienas ceremoniju, mēs reti kad, es pieņemu, domājam par smaržu pareizi. Bet tas apbrīnojamais 12. pants, tad mēs varam izlasīt viņu vēlreiz. Tur ir teikts tā: otrā dienā liels ļaužu pūlis, kas bija sanācis uz svētkiem, izdzirdēja, ka Jēzus nāk uz Jeruzalemi. Kad tu lasi kādu Bībeles tekstu, tad ļoti liela nozīme ir pirmajiem burtiem, pirmajiem vārdiem. Jo tie bieži vien ir kā tāda bulta, kas rāda atpakaļgaitā. Bulta, kas rāda uz iepriekšējiem pantiem, kuri tev ir jāsaprot, ja tu gribi uztvert šodienas tekstu, kuru tu lasi. Kas ir pirmie vārdi? Pirmie vārdi ir otrā dienā. Kādēļ otrā dienā? Kas tad notika pirmajā dienā? Tur notika kaut kas ļoti nozīmīgs. Cik no jums, kuri zina šo stāstu, ir desmitiem reižu dzirdējuši savā kristiešu garajā dzīvē, zina, kas notika iepriekšējā dienā? Tieši tā, tāpēc ir vērts skatīties detaļās. Iepriekšējā dienā Jēzus viesojas Sīmaņa namā, sēžot pie galda ar ko? Tieši tā, ar Lācaru, kurš tikko vēl bija mironis. Lācars tikko vēl gulēja kapā, satīts mironis. Un tagad viņš sēž pie viena galda Sīmaņa namā ar Jēzu. Šis attēls jau vien ir iespaidīgs, ja mēs par to tā padomājam. Bet tad notiek kaut kas pārsteidzošs. Šī pašā 12. nodaļā, 3. pantā ir rakstīts tā: tad Marija, paņēmusi mārciņu īstas dārgas nardu eļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem. Mēs viņu tā izlasām, mēs esam droši vien dzirdējuši daudz par šo pantu un zinām, jā, tā tas acīm redzot notika. Bet patiesībā tas ir diezgan neticams pavērsiens šajā brīdī, kur Jēzus sēž pie galda. Jo vārdiņš dārgu ir ļoti tāds atturīgs izteiciens, formulējums tam, cik dārga bija šī eļļa. Tā eļļa bija 1 gada algas vērtībā. Jūs varat padomāt, paskaidīt, cik tev būtu 1 gada alga. Latvijā, ņemot vidējo algu, tie būtu 15,000 eiro. 1 gada alga tiek izlieta vienā momentā. Kad tu pēdējo reizi esi kaut ko tādu summu izlietojis Jēzum?
Kad tev pēdējo reizi vispār ir piederējis kaut kas tik vērtīgs? Marijai visticamāk tas bija mantojumā saņemts, jo mēs neredzam nekur, ka viņa būtu bijusi ļoti bagāta. Kādēļ šī eļļa bija tik dārga, jo viņa bija reta, nardi ir augi, kas tika importēti no Himalajiem, jo viņi aug tikai tajā reģionā. Un viņa izlēja mārciņu. Mārciņi ir 330 grami mililitri. Tas ir apmēram tikpat, cik kolas buņģiņa. Šādu daudzumu ļoti spēcīgas smaržas, iedomājieties, jums ir mājās kaut kādas smaržģiņas, šādu daudzumu viņa vienkārši paņem un izlej Jēzum uz kājām. Tas tā, ja mēs runājam par maņām, tad kā jums liekas, ja jums izlietu šādu daudzumu vienā brīdī, kas notiktu? 3. pants saka, un nams pildījās ar svaidāmās eļļas smaržu. Viss nams piepildījās, tāpēc, ka tas bija kaut kas tik spēcīgs, un tur vēl ir pieminēts, tā bija īsta, dārga, īsta. Iespējams, apkārt klejoja visādi pakaļdarinājumi, atšķaidīti viltojumi, bet šī ir īsta, tātad maksimāli spēcīga un iedarbīga. Un šādu eļļu lietoja 2 nolūkiem. Ķēniņiem, jo viņi bija tik ļoti dārga, un miroņiem. Miroņiem, jo viņi ļoti smirdēja. Un tāpēc šī eļļa ir kaut kas ļoti dārgs un vienlaikus kaut kas ļoti spēcīgs. Parastie cilvēki šo smaržu būtu sajutuši visticamāk tikai 2 gadījumos, tad, kad kādi dišciltīgie iet garām vai kāda ķēniņa karavāna, vai arī, kad viņi iet garām kādam bagāta cilvēka kapam, kurā viņš ir svaidīts ar šo eļļu, lai nesmirdētu. Un tad šodien nāk Jēzus, kuram iepriekšējā dienā tika uzlietas ļoti liels daudzums šīs spēcīgās un noturīgās nardu eļļas, kas bija vēl īpaši ķepīga, iesūcoties ādā, matos, drēbē, tādēļ, lai viņa būtu ilgi noturīga miroņiem. Tāpēc mēs varam droši pieņemt, pat ja teksts to nepasaka, mēs varam droši pieņemt, ka Jēzus 2. dienā joprojām ļoti smaržoja. Un tā viņš nāk kā ķēniņš uz Jeruzalemi, un viņš smaržo pēc ķēniņa un vienlaikus pēc nāves. Un Marijas svaidīšana ir ar šīm abām nozīmēm. Svaidīšana par ķēniņu šai palmu svētdienai, un tomēr arī jau viņa bēru dienai. Un tāpēc, tad, kad Jēzum kāds izsaka kritiku, kāpēc Marija tik lielu vērtību izlēja uz kājām, mēs taču būtu varējuši pārdot to un izdalīt nabagiem 15,000 eiro. Tad Jēzus atbild Marka evaņģēlija 14. nodaļā. Viņš saka, viņa ir darījusi, ko spējusi. Tā jau iepriekš manu miesu ir svaidījusi abedīšanai. Patiesi es jums saku, kur vien evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, arī šodien Rīgā. Tur arī stāstīs, ko šī sieviete ir darījusi viņai par piemiņu. Interesanti redzēt, šī pat ir daļa no evaņģēlija. Kur tiks sludināts evaņģēlijs, tur arī būs runa par šo sievieti. Kad jūs esat dzirdējuši kādu stāstam evaņģēliju, vai jūs esat jebkad dzirdējuši, ka piemin par šo detaļu, kur Jēzum lej eļļu uz kājām? Es nē, bet ja mēs tā padomājam, augšām celtā Lācara klātbūtnē Marija svaida Jēzu par mironi. Ja kāds būtu tajā brīdī ienācis tajā namā un viņš redzētu pie galda sēž šis Lācars, kuram iespējams visa seja vēl ir ar rētām, un viņš jūt šo smaržu, viņam pirmā doma noteikti būtu Lācars joprojām smaržo pēc šīs eļļas. Bet pie šī galda varētu sēdēt arī tu, un tā būtu iespaidīga zīme, apliecinājums Jēzus darbam pie tevis, ka viņš iemaina savu lomu pret tavējo.
Viņš tevi augšām cēlis, pašam tiekot svaidītam par mironi, lai mirtu par augšām celto grēkiem. Lūk, tas ir īstais evaņģēlijs, šī apmaiņa. Un tā nu šis pēc miroņa smaržojošais ķēniņš tuvojas, un par to dzird liels pūlis. Un kā jau suverēna Dieva plānā nekas nav nejaušība, arī šis pūlis nav nejaušība. Tā nu viņi visi sanākuši tieši šodien, Paskā svētkos, kas būs lieldienas, jau laicīgi uz Jeruzalemi. Un tie nav tikai vietējie, tie ir cilvēki no apkārtnes, un iepriekšējā nodaļā Jāņa 11:55 tas arī tika minēts. Jūdu Paskas svētki bija tuvu, un daudzi no laukiem ieradās Jeruzalemē pirms svētkiem. Kādēļ? Lai šķīstītos. Interesanti, viņi nāca, lai šķīstītos, jo, ja tu biji, piemēram, pieskāries kādam mironim, tad tu 7 dienas biji nešķīsts. Tev bija jānāk šķīstīties. Jēzus visticamāk ir pieskāries mironim, bet viņš nekļūst nešķīsts. Viņš padara šķīstus tos, kuriem viņš pieskarās. Un tad nākamajā pantā ir teikts, tie meklēja Jēzu un templī stāvēdami runāja savā starpā. Kā jūs domājat, vai tad viņš tiešām neatnāks uz svētkiem? Nē, viņš atnāks, un te nu viņš nāk. Un tā nu mēs nonākam pie otrā punkta - ķēniņa pieskāriens. Ķēniņa pieskāriens, un 13. pantā ir teikts, paņēmuši palmu zarus. Tātad paņēmuši palmu zarus, tie dodas pretī Jēzum. Citā evaņģēlijā ir minēts, ka viņi arī drēbes ņēma. Mateja evaņģēlijā 21. nodaļā. Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa. Šī pieredze redzēt ilgi gaidīto Jēzu iekļāva vēl arī šo otru maņu - pieskārienu. Dizainā mēs to saucam par taktīlo pieredzi, ka tu arī ar tausti kaut kādā ziņā esi piedzīvojis, bijis daļa no šī notikuma. Lai arī viņi šeit nav minēts pieskarās pašam Jēzum, tomēr ir iekļauta šī tausta, jo viņi novelk no savas drēbes, izklāj uz zemes. Visticamāk, pēc tam viņus ņem un ved mājās, un noteikti kādiem atrādīja draugiem un radiem uz maniem svārkiem šis ēzelītis uzkāpa, pārgāja pāri. Iespējams, viņi nekad vairs nemazgāja šo svārkus. Varbūt viņi ielika pēc tam pārdot eBayā vietējām. Manam dēlam Matejam uz skolu bija atnākuši Latvijas volejbolisti, kuri bija kļuvuši par Latvijas čempioniem. Un viņam bija bijusi iespēja pieskarties tam kausam, ko viņi bija atveduši, un arī iedot 5 tiem volejbolistiem. Un tad Matejs pēc tam iekāpa mašīnā pēc skolas, un viņš man paziņo, šo roku es vairs nekad nemazgāšu. Tas, protams, bija joks. Es ceru. Starp citu, viņš man atļauj pieminēt šo piemēru. Tā kā viss labi. Nu, lūk, un tā šie cilvēki izklāja savas drēbes un ņēma palmu zarus. Un šie palmu zari, mēs arī dzirdam palmu zari, jā, nu viņiem bija palmas, mums ir pūpoli. Nē, palmas bija nacionāls simbols. Literatūra liecina par šādu praksi, kad nacionālais varonis Sīmans Makabejs, bija tādi 5 Makabeju brāļi, nacionālie varoņi, viņi cīnījās par okupācijas sagraušanu un cīnījās par savas valsts atbrīvošanu no okupantiem. Un viens no viņiem bija Sīmans Makabejs, kurš pēc Seleikīdu okupantu sakaušanas atgriezās Jeruzalemē. Un viņu sagaidīja tur tieši tādā pašā veidā, triumfāla sagaidīšana, kurā palmu zari tiek klāti uz ielām. Deuterokanoniskajās grāmatās ir tāda grāmata, 1. Makabeju, un mēs viņu varam lasīt kā vēsturisku materiālu, un tur ir minēts tā, 13. nodaļā.
Viņi iegāja tajā ar slavu un palmu zariem, un ar arfām un šķīvjiem un stīgu instrumentiem un ar himnām un dziesmām, jo liels ienaidnieks bija sakauts un aizvākts no Izraēla. Šis notikums notika 170 gadu pirms Jēzus šodienas palmu svētdienas notikuma. Tātad lielā mērā Jēzus sagaidīšana bija daudziem kā tāds atskats uz to notikumu, kas bija nacionāls varonis un Makabeju triumfs, kurš bija uzvarējis okupantus, un tagad mums ir jauni okupanti romieši, un viņi mūs spiež nost, un mēs gribam piedzīvot kaut ko līdzīgu. Un tāpēc likt palmu zarus uz ceļa nebija vienkārši, ko ņemam ārā, palmas ir laužam nost. Tā bija dabiska reakcija, tāpēc, ka tas bija jau piedzīvots notikums Izraēla tautā, viens no spilgtākajiem, skaistākajiem mirkļiem viņiem. Un līdz ar to tā ir valdnieka sagaidīšana, jo viņš ir uzvarējis okupantus. Tikai Jēzus gadījumā viņi to cerēja, ka tas tūlīt notiks. Un palmu zari parādās uz 1. gadsimta ebreju naudas monētām. Tad, kad tiek izraktas senas monētas Izraēlas zemē, tur ir monētas ar palmu zariem, kas ir veltītas tieši šīm lielajām sacelšanās. Tā ir jūdu identitātes un nacionālās cerības simbols, un tāpēc, labu gribot, latvieši ir kontekstualizējuši šo dienu un pārsaukuši par pūpola svētdienu. Un tas ir mīļi un jauki, bet patiesībā ar to tiek pazaudēts lielā mērā šī viena no Jēzus ķēniņa pazīmēm, kurā palma ir tā pazīme nacionālajai cerībai, kad nāks glābējs, kad nāks miers. Un tas mūs aizved pie 3. punkta. Viņi ne tikai jūt ķēniņa smaržu, kad Jēzus nāk garām, un ne tikai ar savu pieskārienu piedalās šajā Jēzus triumfa gājienā, paši klājot uz zemes, bet viņi arī dzird ķēniņa skaņu. Viss tas troksnis, kas notiek apkārt, tas ir ķēniņu troksnis. Viņu dzirde, uztver, saņem vēl vienu papildus argumentu, ka tas, ko Jēzus šobrīd šeit parāda, viņš ar to grib nokomunicēt, ka viņš ir ķēniņš. 13. pantā mēs lasām tālāk. Tie izgāja viņam pretī skaļi saukdami: Oziana, svētīts, kas nāk kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Tātad viņi iziet pretī Jēzum, un mēs lasām tepat Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļā, bet Betānija bija tuvu pie Jeruzalemes apmēram 15 stadiju, tas ir 3 kilometri. Tātad iedomājieties no brīvības pieminekļa pa Brīvības ielu līdz VF gaisa tiltam. Tas ir tas attālums, pa kuru Jēzus dodās, lai ienāktu Jeruzalemē, un šie cilvēki dodās viņam pretī. Tā ejot pa šo Brīvības ielu, viņi skaļi sauc saukļus, līdzīgi kā varbūt kādi no jums ir piedalījušies gājienos, tad, kad Ukrainā sākās karš, un gāja no brīvības pieminekļa un sauca saukļus. Un tā pūlis arī sauc skaļi saukļus. Šeit tauta iet pretī, lai satiktu šo valdnieku, šo ķēniņu. Un es nesen biju pirms pāris mēnešiem Amerikā, Sietlā, un es trāpīju tieši uz to laiku, kad tur notika lielākais sporta pasākums pasaulē, kas ir Super Bowl, amerikāņu futbola fināls. Un vietējā komanda Sietlas bija šajā finālā, un viņi uzvarēja. Un tāpēc dažas dienas vēlāk tur notika triumfa parāde, kur viss centrs tika aizbloķēts ciet, nevarēja vairs iebraukt ar mašīnām. Šie uzvarētāji brauc kā tāda karavāna cauri. Un beigās mēs uzzinājām, ka Sietlai, kurai ir 800,000 iedzīvotāji, ielās bija izgājuši 1 miljons cilvēku. Tātad šeit arī tur bija daudz viesu sabraukuši, un šeit ir līdzīgi, ir pūlis, viņi ir izgājuši ielās, visa Brīvības iela ir pilna. Un vietējie jeruzalemieši kopā ar šiem viesiem dodās, un tad mēs pat redzam, ka tas pūlis ir tik liels, ka Matejs savā evaņģēlijā raksta,
un viņam ienākot Jeruzālēmē, visa pilsēta sakustējās. Kas viņš tāds? Sakustējās vārds ir ļoti interesants vārds. Viņš ir ar sakni seismos, no kura mēs dabūnam vārdu seismiskās aktivitātes, kā zemestrīce. Tad burtiski tur notiek gandrīz kā zemestrīce. Vēl viens pieskāriens kaut kādā ziņā, ko tu jūti visā šajā. Un šim pūlim ir pareiza izpratne par to, kas ir Jēzus status, ka viņš ir ķēniņš. Un vienlaikus traģiskais ir tas, ka viņiem ir nepareiza izpratne par Jēzus misiju. Misija, viņuprāt, lielā mērā ir glābt no Romas okupācijas. Un mūsdienu Jēzus sekotāji pūļi, kas oficiāli ir 2,5 miljārdi pasaulē, stāv tā paša izaicinošā jautājuma priekšā, kas ir Jēzus misija? Pētījumi Eiropā liecina, ka, un tā skaitā Latvijā, ka aptuveni 60 līdz 70% iedzīvotāji sevi identificē kā kultūrāli kā kristiešus, bet tikai zem 10% ir daļa no draudzes un arī pakļaujas Bībeles autoritātei. Un līdz ar to ir jāuzdod tas jautājums. Es sevi saucu par kristieti, bet varbūt man piemērotāk būtu sevi saukt par makabejieti. Makabejieti, kurš meklē atbrīvošanu no laicīgajām problēmām, kas ietekmē tās manas ārējās maņas vien. Pēc skaņas ir pavisam skaidrs, ka Jēzus triumfa parādē tuvojas valdnieks ķēniņš. Jo atskan šis ķēniņa sauciens Ozianna. Ozianna. Atkal tik bieži dzirdēts vārds. Mēs viņu lietojam kā slavas saucienu. Mēs noteikti esam dziedājuši pielūgsmes dziesmās. Bet patiesībā šis ir sauciens pēc palīdzības. Glāb mūs. Tas ir tieši citāts no 118. psalma, kur ir teikts: Ak, kungs, glāb jēl mūs, ak, kungs, liec, lai mums izdodas, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Šis glāb jēl mūs ir ebreju valodā Ozianna. Tepat ir vēl pastiprinātā formā glāb jēl mūs. Tas ir izmisuma sauciens. Ja Makabējiem tas bija kā paldies, Makabēji, tad Jēzum tas ir lūdzu palīdzi, glāb mūs, glāb jēl mūs. Jā, noteikti kādiem no pūļa tas bija tikai sauklis, līdzīgi kā ar mūsu himnu, kuru kādi izsaka tukši. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tēviju. Un vispār varbūt vajadzētu pamainīt himnu bez Dieva. Bet tiem, kuriem tiešām Latvija rūp, tā ir lūkšana. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tēviju. Svētī jēl Latviju. Ak, svētī jēl to. Cik patiesībā izmisuma pilna šī lūkšana ir. Šis vārdiņš jēl daudz ko izsaka. Un šodien arī: Ak, kungs, glāb jēl mūs, Ozianna. Glāb jēl mūs. Un svētīgs tas cilvēks, kurš tiešām šo nopietni izsaka Jēzum. Ka tas nav tikai sauklis, bet ka viņš tiešām no sirds to saka Jēzum: glāb jēl mani. Ārprāt, cik daudz svētības šis cilvēks saņem kā atbildi no viņa. Jo Jēzus tiešām nāk kā glābējs. Tas ir viņa galvenais misijas uzdevums. Viņa misija ir glābt no grēkiem, kur ir ļaunāki par visām okupācijām. Savukārt tam, kurš viņu lūdz glābt no okupācijas, viņš nekļuva par glābēju. Šie cilvēki viņā smagi pievīlās. Un šodien
cilvēki turpina pievilties Jēzu, tāpēc, ka viņi lūdz, lai Jēzus viņus glābj no lietām, kuras Jēzus nav atnācis risināt. Un ironiski pūli sauc glāb mūs, bet Jēzus smarža atbild: tuvojas nāve mana. Jūs gribat, lai es esmu tas Makabejs otrais, kurš iekaros romiešus, atbrīvos Izraēlu no Romas un tad valdīs jums. Bet, draugi, es smaržoju pēc nāves, jo es dodos pretī nāvei. Jo vienīgais veids, kā glābt cilvēku no grēka, ir caur šo nāvi. Un tāpēc tas ir paradoxāli, ka Palmu svētdienas triumfs uzsāk ko? Ciešanu nedēļu. Mēs parasti ciešanu nedēļu attiecinām uz Jēzu, tikai uz Jēzu. Taču šī nedēļa daudziem ir iesākums ciešanām mūžīgi. Viena nedēļa ciešanu pret mūžību ciešanās. Un tomēr tieši to Jēzus piedāvā kā šo apmaiņu. Viņa nedēļa ciešanās pret tavu nedēļu, pret tavu mūžību ciešanās. Abām ir vienāds svars, abām ir vienāda vērtība. Un viņš ir gatavs to mainīt pret tevi, pret tavējo. Un iespējams tāpēc Jēzus šajā triumfa brīdī, kurā viņš varētu smaidīt un smieties un izskatīties kā prieka pārpildīts ķēniņš, mēs viņu redzam raudam. Lūkas evaņģēlija 19. nodaļā, kas ir tā pati Palmu svētdiena, viņš saka, tur ir teikts, kad viņš pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojis to, viņš sāka raudāt, sacīdams: ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas tev nes mieru. Viņš zina, ka šī nedēļa būs pilna cilvēku, kur klausīsies viņā, tā kā šodien cilvēki klausās viņā, bet beigās lūgs: sit viņu krustā. Sit viņu krustā. No glāb jēl mūs uz sit viņu krustā 5 dienās. Un tā nu vārdam Oziana ir šī skaistā dubultnozīme. Tas vienlaicīgi ir kā bulta, kas rāda uz atpakaļu, slavējot Dievu par to, ko viņš ir padarījis pagātnē. Un tomēr arī sauciens uz nākotni: Dievs, Kungs, glāb jēl mūs. Līdzīgi kā mūsu latviešu valodā vārdiņš paldies, valodnieks saka, tas ir veidojies no šiem diviem vārdiem: palīdzi, Dievs, paldies. No vienas puses paldies par pagātnē saņemto, bet arī vienlaikus lūgšana pēc palīdzības nākotnē. Bulta, kas rāda abos virzienos. Un tāpat ir ar mūsu šodien aizsākto kustību reformētajiem baptistiem. Vārds reformēts varbūt var izklausīties pēc kaut kā jauna nākotne, mēs reformējam, mēs radam kaut ko jaunu, bet patiesībā tā ir atgriešanās pie vecā, pie svētajos rakstos noteiktā. Pat Luters reformācijā vēlējās izlabot veco, nevis radīt jaunu kustību. Tāpēc arī mēs šodien šeit, kā reformētie baptisti, neizgudrosim neko jaunu, bet mēs atgriezīsimies pie tās ticības apliecības, kura 1689. gadā tika reformēto baptistu izveidota. Tā ir senāka par Latvijas baptismu. Un tāpēc mēs arī pēc lieldienām vēlamies uzsākt svētrunas sēriju, kurā mēs iziesim cauri šai ticības apliecībai un paskatīsimies, ko raksti saka par šīm svarīgajām tēmām. Tas būs arī kā tāds ticību pamatkurs, kur mēs iziet cauri visām doktrīnām, un es domāju, tas mums visiem būs par ļoti lielu svētību. Un tā nu pēc smaržas, pēc pieskāriena un pēc skaņas seko visiespaidīgākā no mūsu maņām.
un tā ir redze. Ja jūs varētu atstāt tikai vienu maņu no jūsu maņām, visticamāk tā būtu redze. Un tas, kas šeit parādās, ir viens neticams skats. 4. punkts - ķēniņa izskats. 14. 15. pants. Bet Jēzus sameklēja ēzelīti un uzsēdās tam mugurā, jo ir rakstīts: nebīsties, Ciānas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk, sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. Iedomājies, tu esi šajā pūlī, zeme zem tavām kājām drēb, skaļi Ozijana kliedzieni visapkārt un liek trīcēt tavām bungādiņām. Tu lauzies cauri šim pūlim, turādams rokās savu palmu zaru un varbūt savus virsvārkus, lai tūlīt viņus noklātu arī uz ceļa, lai piedalītos šajā visā ceremonijā. Un tā tu esi izlauzies cauri un tu ieraugi šokējošo. Šis karalis nav kā Makabejs. Šis karalis nav kā Aleksandrs Lielais sēdādams uz melna mustanga. Nē, viņš jāj uz jauna ēzelīša, uz ēzeļa bērna. Neviens karalis pasaulē neizvēlētos ēzeli. Tas būtu apkaunojoši. Un tā šis mazais jaunais ēzelīts kļūst kā kluss liecinieks, ka te nenāk ķēniņš, kas ir no šīs pasaules. Ko šis mazais ēzelīts tobrīd nespēja pateikt, to vēlāk pasaka Kalvins. Viņš saka, ar šo zīmi viņš parādīja, ka viņa valstība nav no šīs pasaules un nav balstīta uz ārēju spožumu. Un Džons Ovens piebilst, Kristus gods visvairāk atklājas viņa pazemošanās brīdī. Šajā brīdī Jēzus piepilda arī pravietojumu no Caharijas 9. nodaļas, kur interesantā kārtā Jānis pamaina vienu detaļu. Jo Caharijas 9 sākas ar vārdiem līksmo vareni, Ciānas meita. Bet Jānis to pārveido uz nebīsties, Ciānas meita. No līksmo vareni uz nebīsties. Frāzi nebīsties Bībelē bieži lieto tad, kad tuvojas Dievs. Es tā domāju, vai nebija tā, ka cilvēki redzot šo skatu kaut kādā ziņā nobijās. Kas tas tāds ir? Kā tas var būt cilvēks, kurš vēl tik zemi ir pazemojies ar visu šo popularitāti? Tas ir pilnīgi pretējs tam, ko mēs redzam pasaulē. Bet šeit Dievs tuvojas uz ēzelīša, lai pateiktu tev, beidzot tev ir iespēja vairs nebaidīties no Dieva. Viņš nenāk kā tiesnesis, bet nāk kā glābējs. Jūlijs Cēzars, Romas varenais imperators, nereti tiek attēlots sēžam uz bruņota zirga muguras. Šī lielā impērija, kura apspieda Jēzus tautu. Un 300 gadus vēlāk uz ēzelīša sēdošs ķēniņš ar pazemību un ar vienkāršiem vārdiem, nevis ar varas spēku, iekaro šo Romas impēriju. Roma neiekaro zobeni, Roma iekaro krustā sists ķēniņš, kura skats ir sēdošs uz ēzelīša, kura skaņa ir Ozijana glābjel mūs, kura pieskāriens liek zemei drebēt, kura smarža ir nāves un bēru smarža. Un tomēr šīs visas manas uzskaitītās nav izšķirošās pazīmes, jo tās iedarbojas tikai uz mūsu ārējām maņām. Tas noteikti bija nenormāli iespaidīgs skats un pieredze būt tajā brīdī un ar visām šīm maņām uztvert to, kas Jēzus ir. Bet viņa patiesais triumfa spēks un avots nav redzams ar acīm. Tas nav dzirdams ar ausīm, tas nav jūtams ar tausti un tas nav saužams ar ožu.
Tas ir uztverams tikai un vienīgi ar iekšējo maņu, kas ir tavs prāts un tavs sirds, tavs gars. Mūsu šodienas tekstā ir atlicis vēl viens pēdējais pants. Paklausieties to, 16. To viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus tika pagodināts, tie atcerējās, ka tas par viņu bija rakstīts, un tie viņam to bija darījuši. Ar visu šo ārējo milzīgo iespaidu pat vistuvākie Jēzus biedri bija palaiduši garām to būtiskāko. Tikai pēc Jēzus krusta nāves un augšām celšanās, pēc šīm lielajām dienām, Svētais Gars viņiem atvēra acis un viņi saprata. Un tie, kuri to saprot, viņi ne tikai saņem mūžīgo dzīvību kopā ar Dievu, kas ir visu maņu radītājs. Un es ticu, debesīs tur būs vēl vairāk maņu, un mums tā pieredze būs daudz spilgtāka nekā jau viņa mums ir šeit. Bet šiem cilvēkiem, kuri ir grēkus nožēlojuši un pieņēmuši Kristu tādu, kāds viņš ir, par to, par ko viņš ir nācis, notiek vēl kāds brīnums. Jo viņi spēj sajust Jēzu kā ķēniņu arī ar savu 5. maņu. Tas ir pēdējais punkts šodien - ķēniņa garša. Redziet, Jēzus mācekļi atcerējās, ka Jēzus bija šo teicis, un tas grieķu vārds nozīmē atcerēties, nozīmē viņiem tas tika atgādināts pasīvā formā. Bet vēlāk no šī atgādinājuma tas kļūst par aktīvu atcerēšanos, kuru mēs arī saucam par piemiņu. Lūkas evaņģēlija 22. nodaļā Jēzus saka, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota, to dariet mani pieminēdami. Mēs ēdam ķēniņa Jēzus miesu un dzeram ķēniņa Jēzus asinis. Tā ir ķēniņa garša, kurā mēs drīkstam būt līdzdalīgi. Un ar to mēs atzīstam arī šodien, un kad mēs dosimies pie vakarēdiena, arī to mēs šodien atzīsim, ka mūsu dzīvē nevar pastāvēt 2 ķēniņi. Jēzus un es. Ir jāizvēlās viens. Šodienas teksts skaidri atklāja, ka Jēzus ir ķēniņš un to ar visām cilvēku iespējamām maņām. Un viņš to dara tāpēc, lai mēs ticētu, ka viņš tiešām ir atnācis kā ķēniņš. Tas jautājums ir, vai tu to tici? Vai tu esi gatavs nākt un baudīt šo mīlestību ar domu, ka es neesmu savas dzīves ķēniņš, bet es, kungs, uzticu to tev. Es pieminu tavu nāvi un tavu augšām celšanos. Es nožēloju savus grēkus, jo Oziāna glāb jēl mani, tu vienīgais, kurš to var darīt. Vai tu tam tici? Un man lūkšana ir, kad par katru no jums, ka tā būtu patiesība par jums, jo es tiešām vēlos, ka jūs nepieviļaties Jēzu. Un arī mēs šodien kā draudze to pasludinam, ka mēs izvēlamies Jēzu kā savu ķēniņu. Un mēs sākam arī šo ceļu kopā ar viņu šajā jaunajā draudzē, pasludinot, ka viņš ir mūsu ķēniņš un mēs gribam tā dzīvot, visus lēmumus veidot pēc saprašanas, lai tas būtu atbilstoši viņam, viņa vārdam, viņa gribai. Tā kā Mūzes teica, kā es jau ievadā minēju, kurš saka, ja tu pats nenāc, tad neved mūs vispār prom no šejienes. Tu esi mūsu kungs, tu esi mūsu ķēniņš. Lai Dievs mūs svētī uz to. Lūksim viņu.